nevienmēr tas, ko tu gribētu darīt, ir tas, ar ko tu vari nopelnīt. Tā ir otra atbilde. Piemēram, viena ģimene man ļoti tuva, tur bija doma arī, kur tad bērniem ir jāmācās. Un tas sanāca, ka tēvs nomira, un māte skaidri teica, tur bija viņai 2 dēli, un viņa teica, es gribētu, lai viens dēls būtu daktars, un otrs būtu jurists. Bet tam, kuram bija doma kļūt par juristu advokātu, viņam patika mūzika. Un viņš bija fantastiski, labs mūziķis tajā laikā, tur visi baudīja, kā viņš spēlēja tur uz klavierēm un ne tikai. Un tad bija tāds konsilijs, kur mēs bijām, un arī citas ģimenes. Un viņš saka, bet es gribu pa mūzikas līniju iet un tā. Un tā māte teica, jā, visi ļoti labi, kas saka, tu noteikti vari nodarboties ar mūziku, bet tev ir jākļūst par advokātu. Un viņa bija cieta savā pozīcijā, kad mūzika, kā angļu valodā saka, is for pleasure. Lawyer is business. Ka tev no mūzikas tu vari nepabarot savu ģimeni un sevi. Tagad jau ir pagājuši daudzi gadi, jau pagājuši vairāk kā 10 gadi. Viņš ir ieguvis labu izglītību. Viņš mācījās jurisprudencē, un tas viņam palīdzēs atrast labu darbu. Viņš ar to tagad sevi nodrošina, un ne tikai. Mūziķis viņš nekļuva profesionāls, bet viņš joprojām spēlē. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi. Tu nevari katru hobiju pateikt, man patīk, piemēram, futbols. Es gribu būt profesionāls futbolists. Cik Latvijā futbolisti var sevi pabarot? Tev vienmēr ir jābūt plānam B, vai tu esi spējīgs to apvienot. Līdz ar to man atbilde ir tāda: sirds un prāts kopā. Tas, kas tev patīk, bet tev jāsaprot, vai ar šo darbu es varēšu pabarot savu ģimeni. Jo pat, ja tu neesi uzņēmējs, bet tev jāsaprot to, ka, ja tev būs ģimene, bērni, tev būs jābūt spējīgam kā vīrietim vai kā sievietē, nodrošināt to, lai tavu bērni tiktu izskolot. Tā kā klausiet savai sirdī, domājiet ar prātu, un pragmatiski pieņemat lēmumu, kurā virzienā iet. Viena virziena nav.